Sākot ar 2025. gada janvāri, vieglo dīzeļauto īpašniekus gaida izmaiņas tehniskās apskates metodē, kura pārbauda automašīnu atgāzes. Līdz šim apskates stacijās mērīja dūmainību, bet no 2025. gada un automašīnas, kas ir jaunākas par 13. gadu, tiks mērītās cietās daļiņas. Un izlaiduma gads nozīmē tikai vienu. Tātad šīm mašīnām ir jābūt aprīkotām ar cieto daļiņu filtru, jeb tā saucamo kvēpa filtru. Cieto daļiņu jeb partikulu mērīšana notiks ar māle ražojuma aparātu, ko var iegādāties arī pie Intercars Latvija. Bet ko tad tas īsti mēra? Pirmkārt, viņš noteiks cieto daļiņu koncentrāciju izplūdes gāzēs. Un pēc tā mēs arī varēsim noteikt, vai automašīna ir aprīkota ar kvēpa filtru, vai viņai viņš darbojās, vai viņai viņš nedarbojās. Tā kā 12 gadus veciem un pat jaunākiem dīzeļauto var būt ļoti atšķirīgs nobraukums un tehniskais stāvoklis, pieļaujamais cieto daļiņu saturs noteikts diezgan augsts. Šobrīd CSDD ir definējusi kā norma, pie kuras apskata tiks izieta, ir 1 miljons daļiņu. Piemēram, Vācijā pieļaujamā robeža ir 4 reizes zemāka, taču miljons nebūtu nenozīmē, ka apskati varēs iziet pavisam bez filtra. Ja nedaudz pāri miljonam būs vai 2 miljoni, tad iespējams tas filtrs ir netīrs vai aizdembējies, bet pēc mūsu pieredzes arī varam secināt, ka tām automašīnām, kurām ir izņemts kvēpa filtrs vai tas nav, tad iekārta uzrāda jau 5, 6 un pat 10 miljonus vienību. Tātad šmaukšanās ar izgrieztiem kvēpa filtriem ies mazumā. Labā ziņa – jaunā atgāzes mērīšanas metode vairs neprasa augstus apgriezienus. Līdz šim mēs esam saskārušies tehniskajās apskatēs, ka mērīšana notiek pie paaugstinātiem apgriezieniem. Pēc jaunās metodes paaugstinātie apgriezieni vairāk nebūs nepieciešami. Šajā metodē mērīšana notiek tikai 15 sekundes un tikai pie brīvgaitas apgriezieniem. Lai iekārtu varētu izmantot Latvijā, bija nepieciešama speciāla programmatūra. Kopā ar ražotāju mēs esam izstrādājuši arī atbilstošu programmatūru, atbilstoši mūsu CSDD prasībām, kas arī ir integrēta gan pašā iekārtā, var darboties kā neatkarīgā iekārta, vai arī darboties uz datoru. Un tur tad arī tiek saglabāti mērījumu dati. Pēc mērīšanas dati automātiski tiek saglabāti iekārtā. Ja mums ir iekārta savienota ar datoru, savienojums ir pieejams gan bezvadu, gan ar vadu, tad šie mērījumi tiek saglabāti jau jūsu datorā. Daļā tehniskās apskates stacija tiks izmantota tieši tāda iekārta, kādu pat laban redzam šeit uz galda. Vai tādu pārdod arī autoservisiem? Šo iekārtu var iegādāties arī jebkurš servis, autorizēts vai parasts servis. Līdz ar to turpmāk, lai izmērītu cietās daļiņas izplūdes gāzēs, šāda iekārta būs nepieciešama. Iekārtas cena mēram daudzos tūkstošos, tāpēc nepieciešams plašāks pielietojums. Mūsu ieteikums dīleriem vai lieliem servisiem, kas arī nodarbojās ar komisijas automašīnām vai automašīnu uzpirkšanai, būtu liederīgi iegādāties šādu iekārtu, jo, ja jums atved uz pārdošanu automašīnu, tad jūs varat konstatēt, vai šī automašīna ir ar kvēpa filtru, vai ir ar darbojošu kvēpa filtru, vai tai automašīnai jau šī kvēpa filtra nav, vai viņš ir beigts. Tā kā apskatītā iekārta nav lēta, rodas jautājums, vai šī ir vienīgā cieto daļiņu mērīšanas metode? Tirgu ir sastopams 2 mērīšanas tehnoloģijas. Māle PMU 400 izmantota tā sauktā kondensācijas uzskaites tehnoloģija. Partikulas kamerā tiek apsmidzināts ar šo spirtu, lai viņas izaugtu, kā teikt, lielākas, un tad ar lāzera tehnoloģiju tiek mērīta katra partikula atsevišķi. Tā otra metode ir līdzstrāvas metode, kur atkal partikulas tiek uzlādētas ar strāvu, un tad tiek mērīta strāvas caurlaidībā. Līdzstrāvas metode ir lētāka, tāpēc tādas iekārtas piedāvā vairāki ražotāji, bet šādu tikai 2. Konkrēti šāda tipa iekārtu ar mērīšanas tehnoloģiju, kurā tiek izmantot lāzers, piedāvā tikai 2 ražotāji, tie ir Māle un Bosch. Tad jau laikam lieki jautāt, kura mērīšanas metode ir precīzāka. Metode, kurā tiek izmantota lāzera tehnoloģija, ir precīzāka, jo tiek skaitīta katra partikula. Mērīšanas diapazons šādai metodei ir lielāks. Vai iekārta uzrāda precīzu cieto daļiņu saturu? Viņa rāda gan parametrus, gan arī labi vai slikti. Vai iekārtas lietošanai nepieciešama apmācība?
Iekārtai nav nekāda speciāla apmācība nepieciešama. Mūsu displejā viss tiek norādīts, kā piemēram šeit ir oficiālais tests. Mēs izvēlamies oficiālo testu un tālāk jau sekojam instrukcijām, kas tiek norādīts uz ekrāna, kurā brīdī mēs ievietojam pārbaudes zondu izpūtējā un kurā brīdī notiek mērījumi. Vai šādai iekārtai būs nepieciešama arī apkope? Iekārtai nepieciešama apkope, filtru maiņa, to var izdarīt lietotājs pats. Iekārta ziņo par šo nepieciešamību, bet reizi gadā iekārtai nepieciešama jau lielāka kalibrēšana, ko var veikt autorizēts pārstāvis. Un visbeidzot, vai iekārtai pieejamas vajadzīgās rezerves daļas? Mums, kā apkalpojušam servisam, tas ir pieejams gan zondes, gan filtri, gan arī visas komplektējošās detaļas. Viena detaļa, kura nemainās, tā ir mērīšanas kamera.